Pamēžu kopšana un visu krūmu izvākšana lielākoties gadījumi ir samērā destruktīvi pret nākošo mežu, pret meža jauno paudzi, kas aug apakšā zem lielajiem kokiem. Bet ir reizēm gadījumi, ka tas arī veicina. Pagājušais gads bija zīļu gads, zīles bija tik daudz, ka neviens viņas nespēja apēst, un ozoli ļoti labi sējās. Un te tā nejauši sanāca, ka šis zemes īpašnieks ir pagājušo ziemu ir izkopis visu pamežu, un tad šogad var redzēt tas rezultāts. Tiem jaunajiem ozoliņiem ir bijusi daudz gaismas, un te tie ozoli uz tās nogāzes ir sasējušies tā kā zāle. Un tad būtībā, ja te ar krūmgriezu vairāk neviens nenāks un nekops kādu laiku, te uzaugs ļoti skaists ozolu mežs, bet ozolu tik daudz, ka neviens briežu barstos apēst vairāk nespējas, un koka augs smuks un taisni ozoliņi.